turpinot latviešu mūzikas jaunumu apskatu, pievērsīsimies tādam žanram kā reps. Un proti tātad, kā ir iznācis kārtējais šī stila albums reperim, kā viņš pats sevi dēvē Armands. Un tā kā albumā ir skarta reliģiskā tēma, tad lūdzu savas domas šajā sakarā izteikt gaišo misionāru draudzes garīgajam skolotājam Gintaram Viļumanim Sīmanim. Labdien! Labdien! Jūs noklausījāties albumu. Kā jūs kā garīgās pasaules pārstāvis komentētu tikko dzirdētos skaņdarbus? Brāļi un māsas. Mēs brīžiem pat nemanām, kā ļaunums mūs ielens. Un šeit lūk ir piemērs, kā notiek manipulācija ar vēl nenobriedušām dvēselēm, bet es domāju, ka mums visiem kopā pietiks spēka pretoties šim ļaunumam un atcerēsimies, ka sātans var izpausties visdažādākajos veidos. Bet ko jūs ieteiktu tiem, kas pēc šī albuma noklausīšanās varbūt jūtas tādā kā neziņā? Kā būt? Jā, tie nelaimīgie, kuru ausis jau ir sasniedzis šis ļaunuma iemiesojums, esat visi mīļi aicināti pie mums gaišo misionāru draudzē. Nāciet ar draugiem, ar ģimenēm. Mēs visi vienosimies kopīgā lūkšanā.